vai vēl kaut kas būs? Pieskāros ugunī, salt kā miroņa vaigs, vēl saltāks, spēj būt vienīgi, dzīvu cilvēku sirds, pārāk bieži. Paldies, tas šai reizei viss, jo tas vējš arī tās lapas plivina. Nu, lūk, Andas meistars, bet man ir pieminama vēl viena dzejniece. Nu, jau 3. gadu līgatni par savi sauc nesen pilngadību sasniegusī Agnese Kalēja, kura šo pasaules veicina 1996. gadā Smiltenē, tur skolojusies pamatskolā un ģimnāzijā, un, kad mācās Ogres tehnikumā, pirmā prakses vieta ir līgatnē. Kad vaicāju, vai patīk šeit, atbild ar pretjautājumu. Un kā tev izskatās? Jau iemīlējusi vietu, veltatai vārsmas un rindas, taču viņas dairadzes pūrs ir jau gana smags un publicēts Smiltenē izdotajā jauno autoru krājumā. Un viņa raksta: noķer taureni un paslēp to savā plaukstā, turi to pie sirds, varbūt viņa mīlestība, spēs dziedēt rētas. Noplūc no koku ozolu lapu, tādos spēku celties, paņem no dzīves visu, lai spēks doties un izcīnīt vietu zem saules. Šī būtu latviešu valodas un literatūras stunda. Es domāju, ka šo stundu papildināt varēs arī mūsu šodienas ciemiņi. No Ceisīm ciemos atbraukusī kultūras biedrība Harmonija, bet droši vien, kad vajag mazliet to literatūru atšķaidīt ar kaut ko citu, un varbūt, ka mēs varam viņu atšķaidīt ar kādu mūzikas stundu. Es palūkšu pūtēju orķestru Anatolija Reņķeva vadībā.
sveiciens pasakainai ligatnei. Neskaitīsim gadus. Vēl? Varēja jau turpināt. Nu tad spēlējam. Drīkst arī dejot. Paldies Anatoliem un orķestrim. Es ceru, ka mēs vēl viņus dzirdēsim. Mēs noteikti viņus dzirdēsim, jo mēs nemaz viņus prom nelaidīsim. Bet gribu izstāstīt jums, ka ir arī baudāmas lietas. Ir lietas sirdī un jūtām harmonija ir sarūpējusi nelielu grāmatu galdiņu. Jūs varat pieiet klāt, apskatīt un iegādāties. Otrā pusītie tātad mapītais materiāli par mūsu dzēniekiem, bet ir baudāmas lietas arī vēderam. Tātad uz galda pīrādziņi, limonāde, paša atnestais ciemnestiņš, tur āboli, bumbieri, un visiem ir iespējams arī tepat labajā pusītē man pieredzējuši konditoru vadībā izcept savu vafeli. Tā kā izmantojiet iespējas, bet tagad gan es lūkšu ciemiņus no Cēsīm, harmonijas pārstāvis. Skan, jā? Neskan? 1, 1. Neskan? Skan. Labdien! Nu, esam ļoti priecīgi, ka pasaules mēroga literātu Jāņa Raiņa un Aspāzijas gadā Līgatnē notiek brīnišķīgi svētki, kuros esam aicināti arī mēs piedalīties ar savu dzejas vārdu, bet vēlētos es dažas rindas no Aspāzijas dzejas brīvībai. Tas vārds, tas pats par sevi skan. Ne kokļu valdzinošās spēles, ne lakstīgalu viju mēles, neviena skaņa neskan tā, kā brīvība. Tas vārds, tas pats par sevi zied, lai būtu dārs, lai būtu pļava, nevienā tādas puķes nava, kas ziedētu tik brīnišķi kā brīvība. Tas vārds, tas pats par sevi spīd, par visu saules zeltojumu, par mēnesi bālo burvīgumu, par visām zvaigznēm spožākā spīd brīvība. Nu, šodien
Aspāzijai paldies un Jānim Rainim paldies. Šodien pie jums arī ciemojas Cēsu kultūras biedrība Harmonija, kur apvieno vairāk kā 60 literātus, gleznotājus, fotogrāfus un dažādus citus atbalstītājus. Mēs priecējam cilvēkus ar grāmatām, izdotas ir 40 grāmatas 20 gados, nesen svinējām jubileju, 20 gadu, nu jau 21, 22. esam iesoļojuši, un kā jau šodien dzirdējāt, tad mūsu Dzidra Inkina arī jūs iepriecināja ar savu dzēju. Mēs esam arī aktīvi izstāžu organizētāji. Līgatnē arī tikko noslēdzās, šodien noslēgsies Ināras Brences skolotājas izstāde. Un ceļojam pa visu Latviju, varētu sacīt, pa daudziem vidzemes novadiem, gan ar izstādēm, gan ar dzejām, dziesmām, mūziku, arī mūziķus mēs apvienojam. Un ja jums ir kāda vēlēšanās iestāties, ja jums ir tūs dzejas vai rakstīt rindas, ko jūs vēlaties, variet droši mums iesniegt, gan arī ar savām bildēm vai gleznām droši varat doties pie mums Cēsīs Dzintara ielā 9. Būsiet laipni gaidīti. Nu šodien es lūkšu Ilonu Treju arī. Lūdzu, Ilona. Labdien, Līgatne! Esmu Harmonijā no 2006. gada, un ar Harmonijas gādību man ir iznākusi viena grāmatiņa. Darbojos visur, kur mani sauc, un par ko rakstu, par daudz ko. Par sauli, par jūru, par attiecībām, atziņas, pārdomas. Rudens plaukstās atnesis gaistošo sauli, kā tāriņš izplašot spārnus, tā lejus līda. Sirds siltumu glabā, sārtās kļavu lapas, tās lasojas, pirms vējš tās aiznesīs. Katrā zeltainajā lapā paslēpusies saules sirds, tās noslēpumus glabā, nesot vasaru sev līdzi. Mana mīļākā krāsa ir debesu zilā, jo gaišāka, jo apcerīgāka. Mana sirds daļa ir zaļa, kā priežu sils pie horizonta. Manas esības pamats ir Latvijas zeme brūnā, kā dzintars pie Baltijas jūras. Rīt taurenīt, pasaule atvērsies, saule uzziedēs rudens debesīs. Rīts taurenīt, tu atkal varēsi pasmaidīt. Neskaitīsim gadus, bet mirkļus, ko pasaulē dzīvojam. Ar visām bēdām un priekiem savas dienas iekrāsojam. Tie kā dardedze deg cauri laikam. Mirst saule ne tikai debesīs, bet arī sakrātajos mirkļos. Paldies! Labdien! Mani sauc Smaida Maskina. Esmu ieradusies pie jums ciemos Līgatnē no Smiltenes. Darbojos Cēsu Harmonijā tikai 1. gadu. Sadraudzējos, aizsnīgi man uzaicināja, un tā es tapu viņu biedrībā rakstot dzeju. Dzeju rakstu, varu teikt vairāk par dabu, jo man ļoti dabu patīk. Tuvāk, nedzird, jā? Jā. Un tāpēc arī man rakstās vairāk tā kā par dabu. Un nu patās es 11. uzrakstīju dzejoli Neaizēja vasara. Tu neaizēji vasara, neaizēji, pagaidi vēl mazliet. Saules puķi košu sviet debesīs, un tur, lai rudspuķis debesīs zied. Tas nekas, ka bērzi jau sen sev pie kājām celtenes palagas klāju. Tas nekas, ka rītos salnā, puķies sudraba pelītes stāju.
Skūpsti saulīti skūpsti, puķies salnu savērtās perlītes, lai tās dārzā uzmaida mīļi. Jo puķies taurenīts dejo un spēlē spēlītes. Abolīm skaisti sārtoja svaigi, dabā krāsojas dienas prieki, kokos iekrīt varavīksnes starojums, debesīs līdz plus putnu lidojums. Tu neaizēji, vasara, neaizēji, pagaidi vēl mazliet, paturi galvā vēl sārto kroni, kas dāliju riesmās zied. Un vēl tāds viens dzejolīts, kaut kas savāds. Tas man uzrakstījās jūlijā. Kāda nezināma roka man zīmē dienu, kā saules smieklus, kā saules zaķēna priekus. Rāda kāda nezināma roka pieskaras sirsnijai manai, ieliekot tajā tik daudz mīļuma, tik daudz dāsnuma. Kāds neaptverams spēks liek man lidot, liek man dzīvē citiem daudz labā iedot. Kāds nezināmais liek man ar jūru cīnīties, liek izjust jūras sāļo elpu, brist pa jūras viņu vagām. Grib pārbaudīt, vai man ir draudzīgs laiks. Vai es zinu, kas ir draugs? Vienalga, kāds man ir dzīvē dvēselē laiks. Bet es zinu, kas ir draugs, ka draudzība ir dārgāka par zeltu, un zinu, ka man ir palīdzējuši piecelties eņģeļi valti. Lai es ietu pa dzīvi ar dvēseli baltu, lai spētu ieskatīties arī nogurušā vaigā, dot draudzīga roku tiem, jebkurā laikā. Paldies! Labdien, Līgatnē! Gribu jums nolasīt savu jaunāko miniatūru 5. septembrī. Manā dārzā uzplaukušas vasaras dālijas, oranžas, sarkanas, dzeltenas, violētas. Un kur tad spurainās asteres, baltas, tumši zilas, rozā. Eju pa dārza ceļu un klusi sarunājos ar ziediem. Un kur tad sarkanās rozes? Tās stāsts par mīlestību, kas manā sirdī ienākusi. Es domāju, jums būs interesanti iepazīties arī ar mūsu Lornu Barbaru Ērtu, kura ilgus gadus jau dzīvoja Anglijā, mazliet sākumā maza meitene Latvijā, tad Anglijā mācījās skolā un ir ar mammu atkal atgriezušās Latvijā. Aplaudēsim viņai! Jo iznākusi arī grāmata latviešu valodā, meklējot horusu. Tā kā bērniem jūs varat arī šo te skaisti ilustrēto grāmatu iegādāties. Lorna, lūdzu, tev vārds. Sveiki! Esmu jauna dzejniece no Anglijas, jau 4 gadus dzīvoju Latvijā. Man ir 13 gadu un mācos 9. klasē CS valsts ģimnāzijā. Es piedzimu Latvijā, bet mans tētis ir anglis, viņš negribēja, lai es mācos latviešu valodu, jo viņš domāja, ka man nesapratīs. Tāpēc 4 gadu vecumā mēs pārcēlāmies uz Angliju un es sāku iet skolā 5 gadu vecumā. Bet 5. klasē mēs jau domājam par pārcelšanos atpakaļ uz Latviju. Es nemācēju latviešu valodu, man tas viss bija jāiemācās no jauna 1 gada laikā iemācījos latviešu valodu. Man patīk ļoti rakstīt, es parasti rakstu angliski, bet pateicoties literatūras pulciņa vadītājai Midzai Lībietei manā skolā, viņa man iesaistīja daudzos konkursos literāros, un es tagad rakstu daudz arī latviski, bet es gribēju nolasīt 1 vai 2 dzejoļus, kas ir rakstīti angliski. Es zinu, ka varbūt daudz nesapratīs. Jums jau arī daudziem bērni ir Anglijā, tad tu paklausīsimies.
Viņi ir angliski, bet es ceru, ka jums tāpat patiks paklausīties. Pirmais ir veltījums manai literatūras pulciņa vadītājai Midzai Lībietei. For all the wisdom that people speak of, there is no freedom of opinion. Yet if you look into understanding eyes, not as dark as a rook, but eyes of praise, you may once think that you will sink, but she will bring hope like a lifeline of rope. Old she is, but old she is not. Young she was, but not to be forgot. My grandmother, her wisdom with me forever, not by blood, but by bond. She is similar to an owl, and an owl is wise. Of all fowl, has strength to keep time. Jā, tas bija veltījums. Un tad ir vēl viens sejolis, ko es citreiz tā kā uz impulsu rakstu, vienkārši paņem lapu un rakstu, un īsti dzēvelim varbūt nav nekāds jēgas, bet skaisti izklausās, tāpēc es nolasīšu. One snowflake, no two are alike. One person, perhaps not alive. Two twins, not exactly the same. Two paintings with equal fame. One feather, not as light as the air. One heart, that knows not what is fair. Two eyes, one gold, one blue. A bark and a laugh, each one from you. One abandoned house, not quite like yours. One oak floor leads to two different doors. A pair of wings, but a bird will not fly. One smile, hidden in this line. Labdien! Mani sauc Lauma Daugiša. Es audzinu visjaunāko paudzi, jo strādāju bērndārzā, bet līgatnieši mani noteikti ir redzējuši tajos laikos, kad šeit brauca Cēsu teātris un spēlēja gan estrādē, gan arī kultūras namā, un kādās no izrādēm ir mani redzējuši. Jo no 74. gada, kamēr vien Cēsu teātris pastāvēja līdz pēdējām dienām, es esmu aktīvi tur darbojusies. Un dzejoļus raksta tad, kad vārdi paši atnāk, es viņus pierakstu papīra lapas, un beigās jau kaut kas sanāk. Dzejolīts sev. Kad mūžs jau iesniedzas otrā pusē, vairs neklājas būvēt gaisa pilis. Ir jāsargā to, kas dots, ir jāvērtē to, kas bijis. Prāts jau to zina, bet sirds tāda augša. Ne prātam tā tic, ne prātam tā klausa. Vēl savus rozās sapņus tā sapņo, vēl ļauj, lai pakrūtē tauriņu trako, un grib tā noreibst kaislību dejā. Rimsties, atdziesti, nolaidies lejā, atspūgs spogulī, smejas man sejā. Neko nedzirdēt, neko neredzēt, neko nerunāt. Kā kurlam, kā aklam, kā mēmam pa dzīvi iet, un aizvērt durvis uz savu dvēseli ciet. Tā vieglāk var būt, tā labāk var būt, bet sirds jau neklausa. Sirds tā jau jūt un negrib par akmeni kļūt. Tādēļ es aizlūdzu Dievs par nedzimušajiem bērniem, par eņģeļiem maziem, to salauztiem spārniem. Es aizlūdzu Dievs par nodzērtiem prātiem, uz elles mokām sevis notiesātiem. Es aizlūdzu Dievs par visiem ļaudiem, gan sirdī labiem, gan arī ļauniem. Es aizlūdzu Dievs par tēvzemi savu, par latviešu valodu, latvisko garu. Es aizlūdzu Dievs par visiem un visu, lai notiek tavs prāts pār zemes virsu. Es lūdzos Dievs, lai sadzirdi mani, piedod grēcīgiem, lūdzu, to dari. Es zinu, tu vari. Paldies!
Jānis Rīts. Es rakstu par mīlestību visvairāk, patriotisku, reliģiskas un bērniem un tā tālāk. Šī ģeopolitiskajā situācijā, kā tagad mēdz runāt, es jums nolasīšu vienu dzejoli eksperiments. Krieviem robeža ir caura, tanki gratai cauri plūst. Valstī tagad slikta aura, jo par agresoru kļūst. Putins noplūdi nemana, Laurovs pierigrumbās rauc. Mums ir pirmā dzirdēšana, Eiropa tik gaisu jauc. Tankos braucam ekskursijās, braucam palīdzību sniegt. Krieviem vienmēr būs misijas, citi nevar mums tās liekt. Kenigsberga, Karēlija, Kuriļi jau pieder mums. Krima tatārs zeme bija, tagad mūsu mantojums. Ano, Eiropa tik vāras, varam darīt, kas mums tīk. Ukraina uz mēles kārās, eksperimentēt, neapnīt. Un tagad es palūkšu muzikantiem atskaņot dziesmu. Dievs sargi manu tēvu zemi, vārdi mani, mūzika Margeviča Māra no Bauskas, dzied Uldis Punkstiņš no Valmieras, aranžējis un ierakstījis Andris Vilderis Cēsīs. Sveitī un daudz, kas tev zemē dzīvo. Dievs neļauj vairs naidnieka zāva.